Šeit mums ir divas Ford Focus automašīnas. Viena no tām ir 2000. gada pirmās paudzes, otra trešās paudzes 2011. gada. Palūkosimies, kas par šiem 10 gadiem īsti ir mainījies. Ja agrāk, lai atslēgtu motoru pārsegu, bija jāpagriež emblēma un ar atslēgu jāatslēdz motoru pārsegs, tad tagad to var izdarīt kā visiem automobīļiem no salona. Jāsaka, ka arī pati emblēmas forma palikusi lielāka. Ja agrāk priekšējie sānu pagrieziena rādītāji bija meklējami uz spārnu, tad tagad tie ir pārvietojušies uz sanskatas spogulīša aizmugurējās daļas. Ja pirmās paudzes Ford Focusam aizmugurējais stikls bija krietni vien liels, tad salīdzinoši tagad tas ir kļuvis mazāks. Atšķirība vēl ir tā, ka lukturi no stikla sāniem ir pārvietojušies vairāk uz spārnu, un tie ir kļuvuši daudz agresīvākas formas. Starp citu, vēl viena lieta. Arī Ford Focus emblēma ir kļuvusi savādāka. No apaļajiem burtiem tā ir pārtapusi vairāk uz slīpējiem, kas visticamāk simbolizē ātrumu. Kā jau visiem jaunās paudzes automobīļiem, arī šeit bagāžas nodalījums ir kļuvis plašāks. Tas ir pateicoties tam, ka tagad ir mazā rezerves riepa salīdzinoši ar iepriekšējo paudzes, kad bija pilnizmēra riepa. Vēl ir viena nianse. Aizmugurējās, jeb tā saucamās piektās durvis, varās ļoti augsta. Un maza auguma cilvēkiem varētu būt problēmas aizsniegt rokturus. Degvielas tvertni. Ja agrāk mums vajadzēja izņemt no aizdedzes atslēgas un atslēgt tvertnes vāciņu ar to, tad tagad pilnīgi pietiek uzspiest ar pirkstu un degvielas tvertni ir vaļā. Trešās paudzes Ford Focus salons. Patiesībā tas ir izmainījies ļoti ievērojami. Vispirms jau tas, ka pats panelis ir iegūst daudz nopietnākas formas, daudz platāks, augstāks. Viss vadības pogas ir izvietotas savādāk nekā pirmajā Focusā. Automobīls ir ticis pie daudz un dažādām lampiņām, spūdzītēm un apgaismojuma elementiem. Gan uz spoguļa, gan pie griestiem, gan durvīs. Vēl klāt ir nākošas izmaiņas stūres ratam. Tas ir kļuvis vēl vairāk multifunkcionāls nekā iepriekš. Un tam ir gan datora, gan audio sistēmas vadība uz stūres ratu. Taču ļoti neērti ir izvietot šīs te sviras un, godīgi sakot, jānoņem roka no stūres, lai normāli to visu pārslēgtu. Tādā gadījumā gandrīz vai vienkāršāk to ir izdarīt uz centrālā paneļa. Vēl auto ir ticis pie diviem informatīvajiem monitoriem. Viens ir šeit kopējā instrumentu panelī, un tas ir ērti ar to, ka šeit ir redzams visas nepieciešamās detaļas, proti vidējais degvielas patēriņš, vidējais ātrums, nobrauktie kilometri un tā tālāk. Vidus konsolē ir iekārtojies monitors, kurš rāda audio sistēmas darbību. Patīk ļoti dizains, ergonomiski tā funkcionāli pārdomāts viss par to visu. Tā pilna, viņa nav tāda apdalīta, bet viņa ir diezgan pilna pārdomāts dizains. Man šķiet, ka meitenēm, sievietēm ļoti piestāv šī mašīna. Sevi šobrīd šī sarkanā krāsa ir tieši vasarā ideāli. Vadāmība ļoti patīkama, tieši stabila, bremzes ļoti labi strādā. Visu viņa pasaka tev priekšā, tev pat īstenībā, principā, tev tikai atliek apsēsties un braukt un baudīt braucienu. Viņa ir stabila un sievišķīgi skaista. Kas ir svarīgs sievietēm?